Labdien visiem aviācijas nozares dalībniekiem. Es esmu Aiga Grasmane, Klimata enerģētikas ministrijas klimata politikas departamenta direktore. Un šo, jau var teikt, ikgadējo sanāksmi esam noorganizējuši, lai pārunātu to, kas ir jauns noticis likumdošanā attiecībā uz aviācijas sektoru dalību emisiju tirdzniecības sistēmā. Tātad esam uzlikuši semināra ierakstu. Ja nu mums būs kāda diskusija vai jautājumi, lai mēs varam piefiksēt idejas. No mūsu puses piedalās Ralfs Leimans, kas mums ir atbildīgais par šīs nozares regulējumu. Un arī mums piedalās Māra Kompa no Civilās aviācijas aģentūras, kas arī no savas puses izstāstīs aktualitātes. Slaidus esam sagatavojuši diezgan informatīvi daudz, ar nolūku pēc tam jums šo aviācijas prezentāciju nosūtīt, lai paliek jums lietošanā arī varbūt kādiem tiem kolēģiem, kas šodien nepiedalās. Un tātad izstāstīsim tos jaunumus attiecībā uz likumdošanu, kas ir mainījies pa šo laiku pagājuši gadi. Un arī, kas mums sagaida varbūt tuvākā nākotnē. Līdz ar to, ja ir kādi jautājumi, tad vai nu rakstiet čatā vai celiet rociņu un mēģināsim atbildēt. Ja kaut ko nevarēsim, tad piefiksēsim jautājumus un atbildēsim pēc tam rakstiski. Tā kā tagad lūkšu kolēģi Ralfu mūs izvadīt cauri arī ar Māras Kompas vēlāk iesaisti izvadīt šiem slaidiem, lai pastāstītu par aktualitātēm. Jā, paldies par ievadvārdiem. Piebildīšu arī, ka tāpatās kā iepriekšējo gadu aviācijas sektora ETS informatīvie semināri, arī šis tiks publicēts Klimata enerģētikas ministrijas mājaslapā, gan šis te ieraksts tieši prezentācijas daļas, gan arī pati prezentācija būs pieejama mājaslapā, un mēs to arī izsūtīsim jums pēc šī te semināra. Tad iesākumam runāsim, atgādināsim jums, atgādināšu par šiem te galvenajiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas tiesību aktiem. Pats galvenais dokuments šajā te visā ir direktīva 2003/87 EK, kas tādā sarunvalodā varbūt ne, bet tādā profesionālā vidē arī tiek vienkārši dēvēt par ETS direktīvu. No šīs tā direktīvas tad arī izriet gan transponējumie panti, kas mums ir jāintegrē savā nacionālajā likumdošanā, gan arī pēc šīs direktīvas tā sako vairākas regulas. Divas svarīgākās no tām ir akreditācijas un verifikācijas regula, kas ir 2018. 2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju. Un, protams, arī monitoringa un ziņošanas regula, kas ir regula 2018/2066, kas runā par emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar ETS. Nedaudz arī Māra pieskarsies Refuel EU Aviation, kas nodrošina vienlīdzīgas konkurences apstākļus ilgtspējīgam gaisa transportam. Jā. Tad tālāk nedaudz informācijas par nacionālajiem ETS tiesību aktiem. Šī gada prezentācijā noteikti varam būt šajā daļā daudz priecīgāki nekā pagājušā gadā, jo varētu teikt, ka Latvijas klimata politikā ir noticis liels notikums pavērsiens, un ir pēc ilgām diskusijām ir pieņemti, 18. oktobrī ir pieņemti grozījumi likumā par piesārņojumu. Šie te grozījumi daļai pārņem ETS direktīvas jaunākos grozījumus, kas ir direktīvas 2023 958 un 959.
No šīm divām direktīvām 959 ir fokusēta uz ETS2 un kuģniecību un iekārtām, taču 2023 958 ir direktīva, kura ievieš grozījumus ETS direktīvai saistībā ar aviāciju. Jā, daļai šī direktīva ir jau pārņemta ar grozījumiem likumā par piesārņojumu, taču atlikušo daļu, kā piemēram tas, par ko mēs minēsim vēlāk, feeds degvielu atbalsts Korsija un verificētāju nosacījumu atjaunošana, tas viss tiks iekļauts šobrīd izstrādē esošajos ministru kabineta noteikumos ar TAP numuru 24TA904, un to nosaukums ir noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un starptautiskās aviācijas oglekļa dioksīda kompensēšanas un samazināšanas schēmā. Šiem noteikumiem no 9. līdz 23. decembrim pagājušā gadā tika veikta publiskā apspriešana. Arī gaiskuģu operatori, verificētāji un akreditētāji tika informēti par publiskās apspriešanas norisi. Un jā, šie noteikumi šobrīd ir pēdējās izstrādes stadijās un šobrīd norisinās atkārtota starpministriju saskaņošana, pēc kā tad noteikumi varēs virzīties tālāk. Ja mēs nedaudz sīkāk aplūkojam šos noteikumus, tad būtībā tie vairāk vai mazāk neparedz nekādus šī brīža karstus jaunumus. Tas būtībā ievieš nacionālajā likumdošanā to, ko gaiskuģu operatori jau saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem darīja iepriekš, kas ir pieteikšanās atbalstam par atbilstīgu aviācijas degvielu kvotu saņemšanu, un arī noteikumos tiek izveidots regulējums tam, kā noris gaiskuģu operatoru dalība Korsija, kas ir šī starptautiskās civilās aviācijas aģentūras emisiju izlīdzināšanas schēma. Un arī iekļauj pāris atjaunotus nosacījumus, jo iepriekšējā ministra kabineta noteikuma aviācijas ETS verificētāju daļa tika balstīta uz regulu, kura vairs nav spēkā, kuru ir atjaunojusi jauna regula, šī 2018-2067, un tad arī tas ir atjaunots šajos noteikumos. Jā, tad dosimies tālāk pie sadaļas par atbilstīgu aviācijas degvielu. Turpmāk sauksim to par FEEDS, kas ir Fuels Eligible for ETS Support. Varbūt kādā brīdī kāda informācija jau būs iepriekš dzirdēta, taču tāpēc domāju, ka nevienam nenāk par sliktu atsveicināt savas zināšanas, lai būtu lietas kursā precīzi par nosacījumiem, kas ir saistīti ar šo kvotu saņemšanu. Jā, tātad, kā zināms, šī bezmaksas kvotas aviācijai, kas iepriekš tika piešķirtas, sākot ar 2028. gadu, tiek atceltas. Taču tā vietā jau no pagājušā gada tiek ieviesta sistēma, ar kuras palīdzību tiek sadalītas 20 miljoni kvotas, kuras proporcionāli tiek sadalītas gaiskuģu operatoriem, kuri savos lidojumos izmanto šo atbilstīgo aviācijas degvielu, jeb FEEDS. Tad par šo sistēmu runājot, ja kvotu pieprasījums būs lielāks nekā šie 20 miljoni, tad attiecīgi vienlīdzīgi tas tiks samazināts visiem gaiskuģu operatoriem, un lai šo atbalstu iegūtu, ir jāsako monitoringu un ziņošanas regulas 54. A pantam, kas nosaka noteikums par to, kā ir jāziņo par FEEDS lietojumu un tā tālāk. Šie jaunākie grozījumi aptver to, ka tiek iekļauta aviācijas ietekme, kas nav CO2 ietekme,
tā šis te ne CO2 monitorings un šie jaunākie grozījumi ietver arī šo te feeds atbalstu. Par šo atbalstu to piešķir emisijas kvotu veidā, lai daļai vai pilnībā saktu cenu atšķirības starp fosilās petrolejas izmantošanu un šīm te atbilstīgajām aviācijas degvielām feeds. Šīs kvotas kompensē, tātad redzam šos te ciparus noteikti neredzam pirmo reizi, kas ir procentuāli cik liela daļa no cenu starpības šīs te kvotas nosedz no minētās cenu starpības. Tagad dosimies tālāk. Šeit būs par feeds un alternatīvu degvielu monitoringu un ziņošanu. Un tad šajā sadaļā dodu vārdus vai kolēģi no Civilās aviācijas aģentūras Mārai Kompē. Lūdzu, Māri. Jā, labdien, kolēģi. Vispirms vēlos minēt, Ralf, vai tu lūdzu varētu menedžēt slaidu pārēju savā pusē? Jā, protams. Pasakiet, kad pārslēgt, un es to izdarīšu. Jā, paldies liels. Vispirms no mūsu puses vēlētos minēt, ka ne tikai ir izmaiņas kaut kur arī vadlīnijās, veidlapās un tam līdzīgi, bet ir arī mums pašiem Civilās aviācijas aģentūras iekšienē izmaiņas. Tas tā, lai arī zinātu mūsu gaisa kuģu operatori un arī jūs savā pusē, ka mums CA ir beidzot izveidota tā kā amata vieta, kas konkrēti ir veltīta tieši klimata pārmaiņu jautājumiem un aviācijas ilgspējas jautājumiem. Un līdz ar to mums arī paplašinās kolēģu loks, kas šodien arī sanāksmē piedalās Raivita, Aneta un Baiba. Tā kā turpmākā saziņā, ja jūs arī e-pastos redzat, ka ir CC vai arī vēlaties sazināties ar mani, arī ar šīm CA kolēģiem, jūs noteikti varat komunicēt. Varbūt tās tad es varu pāriet pie slaidu. Jā, paldies, Rau. Jā, tā kā mēs no CA puses esam iesaistīti tieši šajos te prasību posmos, kas attiecās uz monitoringu un pašu ziņojumu saņemšanu, tad mēs attiecībā uz SAFU jau pagājušajā gadā prezentējām to, ka ir paredzēts konkrēti monitoringa plānā šī te 8. sadaļa, kurā ir jānosaka, kādā veidā šis te monitorings tiek nodrošināts, pašā, kā to pati aviokompānija veids. Un balstoties visas prasības, kas attiecībā uz monitoringu ir piemērojamas, ir noteikti šajā te jau Ralfa minētajā MRR regulā, jeb numur 2018-2066, kur ir veltīta tieši vesela atsevišķa nodaļa, kādā veidā šis te monitorings jāveic. Un papildus, protams, ir arī noteikti šie te darbības soļi, kā mēs savstarpēji sadarbojamies gaisa kuģu operatoru un CA, šo te monitoringu plānu apstiprināšanas procesā, ministra kabineta noteikumos, ko Rauls jau arī minēja, ka šobrīd ir grozījumu stadijā starpministrijas saskaņošanas procesā. Un monitoringa plāns, tas, kas attiecās uz emisiju tirdzniecības schēmu, tā izmantošanai, lai viņi vispārīgi varētu izmantot, avio kompānijām pienākums ir vispirms saņemt no Civilās aviācijas aģentūras puses apstiprinājumu. Un, lai šo te apstiprinājumu arī saņemtu, arī šim monitoringa plānam, ne tikai vēlāk emisiju ziņojumu iesniegšanai, ir jāizmanto Eiropas komisijas šis te izveidotais elektroniskais rīks, kurš tā arī saucās ETS Reporting Tools. Un šajā ziņā mums ir arī tas no tādiem jaunumiem, kas no Eiropas komisijas ir iznācis, uz ko mēs šajā prezentācijā vēlamies vērst uzmanību, ir to, ka Eiropas komisija ir atjaunojuši šīs te
vadlīnijas gaisa kuģa operatoriem, pavisam svaigas 10 dienas atpakaļ iznākušas, un Eiropas komisijas mājaslapā viņas ir pieejamas. Tā kā, noteikti operatoriem arī, būtu vērts pievērst uzmanību, kas ko un kā ir aktualizēts, lai, šo te monitoringu plānu arī atbilstību nodrošinātu šīm te prasībām. Protams, arī pats monitoringa plāns, kas ir Eiropas komisijas izstrādāta veidlapa, satur šo te 8. sadaļu, kur konkrēti arī ir norādītas šīs te sadaļas un prasība punkti, kas tad gaisa kuģa operatoram ir šajā te monitoringa plānā jāiekļauj, un kādām procedūrām ir jābūt, lai, respektīvi pats operators savā pusē šo te monitoringu nodrošinātu. Prezentācijā esam iekļāvuši šīs, es domāju, ka katru apakšpunktiņu es tur neatreferēšu, jo zināms, ka mūsu operatoriem monitoringa plāni ir apstiprināti, tā kā faktiski jau ir izstrādāts. Vienkārši varbūt tās savā pusē operatoriem šobrīd iziet un pārskatīt, vai tiešām atbilst arī pēdējām prasībām, kam monitoringa plānā ir jābūt iekļautām. Jā, Ralf, lūdzu. Jā, un tieši tāpatās SAF monitorings ir jāveic arī refuel ietvarā. Un šajā ziņā ir tā, ka refuels tas vairāk ir saistīts arī ar darbībām un prasībām, kas jāizpilda kā attiecībā uz EASU, kur arī ir ne tikai tagad Eiropas komisija, bet mums refuelā arī EASas iesaist. Un ir arī šie te no refuel prasību punkti, kam jābūt izpildītam, ja gadījumā gaisa kuģa operators ir izmantojis šīs te SAF degvielas un ja attiecīgi arī vēlās saņemt šo te atbalstu un vēlāk pieteikšanos kvotu ziņā, tad jāsa arī piedāvā šo te Refuel Aviation Fuel Monitoring tool, un kas būtībā ir tāda kā Excel veidlapa, un tā gan jāsaka, mums nav likumdošanā noteikta kā obligāti izmantojama, bet no EASas puses tiek ļoti stipri rekomendēts, ja ir bijis SAF, tad izmantot šo te tūlu. Jo viņu pusē tas tiek uzskatīts kā atbilstības apliecinājums, ka tiešām visa tā ziņojumā informācija, kas būtu jānorāda, ja šī veidlapa tiek izmantota, tad viņu pusē tiek uzskatīts, ka šī atbilstība ir nodrošināta. Un jāsaka, ka no refuel puses atšķirībā no ETS prasībām, ja ETS mums ir daudz dažādi arī CA puses apstiprinājumi nepieciešami pirms procedūru vai monitoringa plānu izmantošanas, tad refuel ietverā tad šim te gaisa kuģa operatoru noteiktajām procedūrām nav nepieciešams saņemt šo te CA apstiprinājumu, bet, kam ir jābūt, protams, procedūrām ir jābūt, un gadījumā, ja ir nepieciešams pārbaudīt, skatīties, tad, būtībā gaisa kuģa operatora pusē šim te procesam, kā tiek veikts monitorings, ir jābūt auditējumam. Jā, kā jau arī minēju, te nedaudz mēs nedaudz pārslēdzamies no gan kā saslēdzās kopā emisiju tirdzniecības schēma un refuels, tad, ja iepriekš minējām par to, ka ir jābūt monitoringa veidlapām un procedūrām izmantotām, tad arī attiecībā uz pašiem degvielu ziņojumiem, arī tur ir Eiropas komisijas izstrādātas veidlapas, un šogad ir operatoriem jāpievērš uzmanība, kad pavisam svaiga ir atkal iznākusi jauna veidlapas versija, tā kā no mūsu puses lūgums ir izmantot aktuālo versiju šī brīža ziņojuma sagatavošanā, un vienkārši atceramies, ka
atkal ir jauna versija. Jā, un attiecībā uz šīm te SAF ziņošanām, kā zināms, tās prasības ir noteikts MMR regulas, kur visus punktus var atrast šajā te 53a pantā. Un arī no Eiropas komisijas puses ir izstrādātas šīs te vadlīnijas, kā tad šo te ziņojumu attiecībā uz SAF veikt un nianses, kas, ko un kā. Un, jā, arī šīs ziņojums ir jāiesniedz jau iepriekš minētajā Eiropas komisijas reporting tūlā. Tas ir tieši tas pats tūls, kas ir izmantojams monitoringa plānu iesniegšanai. Un, kā zināms, mums šis te ziņojuma iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz šī gada, katra kārtējā gada 15. martam. Un noteikti ziņojumam ir jābūt arī verificētam, kur iesaistās mūsu kolēģi no Biuro Veritas. Un arī verificētājiem ir savas veidlapas, bet tā jau mums ir tāda zināma daudzu gadu iestrādājusies prakse, kas tiek, manuprāt, veiksmīgi realizēta, ja, un tad, protams, paliek arī mums kā CA pāris nedēļas laika darbam ar šiem te ziņojumiem gadījumā, ja, kaut kas tiek konstatēts, kā uzlabojams vai papildināms, ja, tad, arī šis te uzlabojuma process saskaņā arī ar mūsu ministru kabineta noteikumiem var tikt pagarināts, ja nemaldos, vēl aprīlī. Un tā kā tā. Ralf? Jā, un tieši tāpatās, ja ir šī te SAF ziņojuma sadaļa ETS ietvara ziņojuma pusē, ja, tad tāda pati līdzīga principa sadaļa ir arī refuel ziņojuma ietverā, kur respektīvi, ja gaisa kuģa eksploatants ir izmantojis SAF daudzumu, ja, tad ir jāatcerās, ka ir jāziņo arī refuel ietvara prasībās. Un jā, un arī šajā ziņā piedāvā šo te refuel veidlapu, ja priekš gaisa kuģa operatoriem pagājušo gadu, kā izmēģinājuma process notika, ja, es zinu, ka mūsu kolēģi arī ziņojumu sastādīja un EASA sniedza. Protams, kad arī bija zināmas problēmas veidlapas aizpildē un pārvaldībā, tā kā cerams, ka šajā gadā EASA savā pusē to veidlapu arī tomēr būs, viņi ir tā kā veikuši uzlabojumus, bet es ceru, ka gaisa kuģu operatoriem viņi būs daudz ērtāk izmantot nekā tas bija pagājušajā gadā. Jā, un refuel par šo runā regulas 8. pantā un arī 2. pielikumā ir regulā iekļaut tā kā arī vizuāla uztvere, tā kā veidne ar šiem te informācijas blokiem, ja, kas tad jābūt ziņotiem. Un arī, protams, EASA pusē, tur ar Malači, ka viņi arī ir izstrādājuši vadlīnijas, kā tad šo te ziņojumu sastādīt, un kas tad kurā sadaļā būtu iekļaujams un norādāms. Un līdzīgi kā ETS ziņojumam, arī šim ziņojumam ir jābūt verificētam, bet labā ziņa ir tāda, ka nav jāizmanto dažādi verificētāji, ka šo te verifikācijas procesu var nodrošināt arī tie paši verificētāji, kas veic emisiju tirdzniecības schēmas ziņojuma verifikāciju. Un šogad jaunums ir arī tāds, kad jāmin, ka šīs ziņojums savukārt ir jāiesniedz EASA elektroniskajā rīkā, kas ir EASA Sustainability portāla. Tad šim portālam EASA arī šogad piedāvā atjaunot uzlabotu versiju un piedāvā šogad arī veidlapas verificētājiem, kas pagājušajā gadā nebija, un ko es zinu, ka verificētāji vēlējās, lai tāda būtu. Es ceru, ka tas būs arī labs uzlabojums procesa nodrošināšanā. Un tiek nodrošināta arī piekļuve
Varbūt tās Bureau Veritas pārstāvi varēs pakomentēt, izdevās vai neizdevās piekļuvi šīm te portālām, kas līdzšinēji nebija. Tā kā arī paši verificētāji varēs redzēt un darboties šajā te portālā. Jā, un šajā ziņā ir arī nelielas atšķirības par noteiktajiem ziņojumu iesniegšanas termiņiem. Ja ETS ziņojums mums ir jāiesniedz līdz 15. martam, tad šeit saskaņā ar fuel regulas prasībām ziņojums var tikt iesniegts līdz 31. Un šajā ziņā ir viens arī būtisks aspekts, ko Refuel pasaka, 9. panta 1. punktā, ka noteikti, ja gaiskuģu operators ir šīs savu degvielas izmantojis, tad ir jāpievieno arī tāda kā deklarācija par to, kad kuras emisiju samazināšanas sistēmas ietvarā, jā, viņš tā kā piedalās, lai nebūtu gadījums, kad mēģina pieteikties uz kaut kādām kompensācijām vairāku sistēmu ietvarā par vienu un to pašu. Jā, un arī tad Refuel arī runā par to, kad kādai tad dokumentācijai ir jābūt pievienotai un attiecībā uz alternatīvo degvielu izmantošanu, tad ir jāpievērš uzmanību, kad ir jāsaglabā un gaiskuģu operatoru rīcībā ir jābūt praktiski visai iespējamai apliecinājumu dokumentācijai. Jā. Gan visi rēķini, gan tā skaitā, kas ir svarīgs, ir šis te proof of compliance, jeb iegādātās savu degvielas tā kā atbilstības apliecinājums un kā arī par katru no šīm te iegādes partijām, lai varētu viņa tikt identificēta, ja, un attiecīgi, protams, šai tai informācijai ir jābūt pieejamai arī verificētājam. Jā, šī te iecer ar Savienības datu bāzes izmantošanu attiecībā uz ziņošanu par alternatīvajām degvielām. Protams, ka tas būtu vēlamais no Eiropas komisijas puses tā kā pierādījums, kā tas ir noticis, bet, ja es nemaldos, varbūt tās Rauls man var palabot, joprojām šī funkcionalitāte Union Database netiek nodrošināta. Tā kā, būtībā tad visa dokumentācija, kas ir gaiskuģu operatorām, ir jāuzglabā un, nezinu, cerams, ka ar atpakaļ ejošu datam vēlāk, protams, nelūgs to iesniegt, jā, bet, tik līdz tā funkcionalitāte būs pieejama, tad jāatcerās, ka tad arī tur būs jāpievieno. Jā, tad turpināšu tagad par feeds degvielām un to izmantošanu. Runājot par Refuel Aviation, tur ir norādīts, kā gaiskuģu operators par SAF partijas izmantošanu var prasīt priekšrocības tikai vienā siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas sistēmā. Un tad, ja šī tā izvēlētā sistēma ir ETS, kas jūs gadījumā tā arī ir, tad tiek runāts par šīs direktīvas 3C pantas 8. punktu. Un tad Eiropas komisija šai tā feeds aprēķina metodikai, atbalsta piemērošanai un citiem nosacījumiem, kas ir saistīti ar šo atbalstu, ir tikusi izstrādāta regula 2025/723, kas papildina ETS direktīvu ar detalizētiem noteikumiem par cenu starpības aprēķināšanu feeds degvielām un fosilējai degvielai un arī par to, kā tiek iedalītas šīs kvotas attiecīgi pēc iesniegšanas. Jā, tad jūs varat, kā gaiskuģu operatori var pretendēt uz šīm te kvotām, kas ir saistīts ar feeds degvielu izmantošanu. Un jā, tad šajā te tvērumā tiek ņemti ETS lidojumi un arī
lidojumi, kur atbilst ETS direktīvas 3. pāntā 8. punktam. Jā, tad tur ikgadējā emisiju ziņojumā gaisa kuģa operatoram jānorāda verificētais apjoms šīm te feeds degvielām, kas ir izmantotas noteiktajā ziņošanas periodā, kas ir iepriekšējais gads. Un obligāta prasība arī ir arī tas, ka gadījumā, ja netiek izmantotas šīs te feeds degvielas, vai arī kādu iemeslu pēc gaisa kuģa operators nevēlas pieteikties atbalstam, kas ir saistīts ar šo degvielu izmantošanu, tad tas obligāti ir jānorāda ikgadējā emisiju ziņojuma veidlapā 10b sadaļā. Jā, tad nākamais slaids ir tāds infografiskāks, kas norāda tādu laika līniju gada griezumā, kas gaisa kuģa operatoram, Eiropas komisijai, Klimata un enerģētikas ministrijai, CAA un citām iestādēm, kas ir dalībnieki šajā te emisiju tirdzniecības sistēmā, kādi ir šie te punkti, pēc kuriem tad notiek viss šis te process. Pats pirmais noteikti ir šī te gaisa kuģa operatora monitoringa plāna iesniegšana. Pēc šī te tad neliels jaunums ir tas, ka gaisa kuģa operatori var ziņot Eiropas komisijai par faktisko feeds degvielu cenu. Par to nedaudz plašāk pastāstīšu nākamajā slaidā. Tad, kā jau ierasts līdz tekošā gada 15. martam, gaisa kuģa operatoram ir Civilās aviācijas aģentūrai jāiesniedz verificēts ikgadējais emisijas ziņojums. Jā, tas tiek sagatavots saskaņā ar monitoringu un ziņošanas regulu, un tajā tad arī jānorāda vajadzīgā informācija par feeds, ja vēlaties pieteikties šim te atbalstam. Un tad Klimata un enerģētikas ministrijā nosaka šo te pieprasījumu pēc feeds kvotām proporcionāli, jā, un tad līdz 15. jūnijam mēs informējam Eiropas komisiju par tiem gaisa kuģa operatoriem, kuri ir pieteikušies šim te atbalstam. Un tad Eiropas komisija tad aprēķina šo te kopējo apjomu visiem gaisa kuģa operatoriem, un tad arī izdod pēc tam lēmumu par katru gaisa kuģa operatoru piešķiramo kvotu apjomu. Un tad visbeidzot pēdējais šajā ķēdītē ir šis te valsts emisiju reģistra administrators, kas mums ir LVģMC, jeb Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un viņi tad piešķir kvotas par šo te feeds izmantošanu. Un svarīgi arī pieminēt, ka gaisa kuģa operatori, kuri šo te atbalstu saņem, tad šī te regula 2025/723, šī te feeds regula paredz to, ka tās 8. pantā ir noteikts prasības, ka gaisa kuģa operatoram ir jānodrošina šī te atbalsta redzamība, pamanāmība, jā, un par to arī pēc maz brīža. Tagad par feeds regulas 5. pantu, kas ir jau iepriekšējā slaidā minētā faktiskā feeds cenu ziņošana. Tātad šis te pants paredz, ka gaisa kuģa operatori, kuri saņem minēto feeds atbalstu, tie var ziņot līdz 28. februārim Eiropas komisijai par faktisko cenu, ko tie ir samaksājuši par feeds, ja tā ir pietiekami daudz pierādījumu, kas būtu līgumi par piegādi, rēķini, par samaksu un tā tālāk. Saistībā ar šo pagājušā gada 24. oktobrī no mūsu puses tika nosūtīts e-pasts gaisa kuģa operatoriem, kur tiem bija iespēja laicīgi pieteikties Eiropas komisijā, ja viņiem ir aktuāli šādu iespēju izmantot.
bija jānosūta komisijai sava kontaktu informācija, lai tad attiecīgi cilvēki varētu jums piešķirt piekļuvu funkcijai. Jāsaka gan, ka komisija šo te cenu ziņošanu ņem vērā tikai tad, ja konkrētā degvielas cena nav norādīta EASAS ikdēļ sagatavotajā tehniskajā ziņojumā, kurā tiek norādītas šīs te, šajā ziņojumā ETS un FITS aprēķinu vajadzībām tiek norādītas šo te gan fosilā degvielu, gan daļas no alternatīvu degvielu tirgošanas cenām. Un tātad, ja degviela, kur jūs izmantojat, nav šajā te ziņojumā, tad tādā gadījumā jūs varat iesniegt informāciju par cenu, par kādu jūs pērkat šo degvielu. Ziņošana tā ir brīvprātīga un komisija nodrošina arī konfidencialitāti. Bet, ja par to ziņo mazāk nekā 3 gaiskuģu operatori, tad komisija var lūgt gaiskuģu operatoram atcelt konfidencialitātes prasību, lai izmantotu cenu aprēķiniem. Un šīs cenas tiek ņemtas vērā tikai tad, ja šī cena tiek paziņota par vairāk nekā 25% no visas šāda tipa degvielas daudzuma. Ja tiek ziņots par mazāku daudzumu, tad komisija pati attiecīgi nosaka šo te cenu. Bet jā, lielākā daļa no izmantotajām degvielām to cenas ir šajā te EASA technical report, un tāpēc papildus ziņošana par šo cenu nav piemērojama. Jā, tad turpinot arī par 2 slaidus iepriekš laika nogrieznī minēto redzamības prasību, tad šīs te pašas FITS regulas 8. pants nosaka, ka FITS atbalstu saņemošajiem gaiskuģu operatoriem ir jāapliecina tas, ka viņiem ir nevis jāatzīst, bet viņiem ir jāapliecina tas, ka viņi saņem atbalstu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, popularizējot tātad šo FITS izmantošanu un rezultātus. Tad ir jāsniedz informācija pasažieriem, medijiem un sabiedrībai saistībā ar FITS tvērumā ietilpstošajiem lidojumiem. Un jā, arī ir prasība uz lidojumu biļetēm, ETS lidojumos un publiski redzamās strateģisku vietu izkārtnēs jālieto šis teikums, ka līdzfinansē vai finansē Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma kopā ar Savienības emblēmu un atbalsta summu. Lai plašāk iepazītos ar šiem te 8. panta nosacījumiem un lai tos interpretētu pareizi un lai izvairītos no dažādām nepilnībām vai neatbilstībām šajā pamanāmības un redzamības nodrošināšanā, tad arī Eiropas komisija ir izstrādājusi vadlīnijas, lai gaiskuģu operatori varētu sekmīgi šo pantu piemērot. Jā, un tur ir aprakstīti dažādi veidi, kā īstenot šīs te prasības, un jā, plašāk varat iepazīties ar šīm te vadlīnijām. Tās ir pieejamas publiski, šeit arī prezentācijā būs saites. Un, jā, tagad nākamais, par ko vēlētos pastāstīt, ir nākamais, par ko vēlos stāstīt, ir ikdējo emisiju ziņojuma precizitāte. Šie te punkti ir tādi praktiskāki, un šeit ņemta informācija no ikdējiem emisiju ziņojumiem. Tika skatītas veidlapas brīdī, kad vēlamies sūtīt komisijai informāciju par FITS degvielu patēriņu un par šo piemērojamo atbalstu. Tātad ikdējā emisiju ziņojuma veidlapas 10a sadaļā tad ir jāpievērš uzmanība tam, kā atšķirībā no citām sadaļām, piemēram, 11. un 12.
šajā 10. sadaļā ir jālieto starptautiskā civilās aviācijas aģentūras lidostu identifikātori. Tātad tie ir četru burtu identifikātori. Jā, un tad otrais no šīs sadaļas ir tas, ka ir jāizvērtē, vai gadījumā, ja jūs attiksējat lidostas atbilstamību 100% FEEDS atbalstam, ir jāizvērtē, vai tas patiešām tā ir, jo 100% atbalstam, kā jau tika runāts iepriekšējos slaidos, kas bija par FEEDS izmantošanu ETS 7. slaidā, šīm te 100% atbalstam kvalificējas lidostas uz atbilstošām salām bez savienojuma ar kontinentu. Tās lidostas, kuras neatbilst šiem te savienības lidostas kritērijiem, kas ir noteikti Refuel Aviation, un dalībvalstu tālāko reģionu lidostas vēl kvalificējās šim te 100% atbalstam. Tātad, ir vienkārši jāpievērš uzmanību tam, lai šo te 100% atbalstu nepareizi nenorādītu kā patiesu. Ja dodoties tālāk, šajā pašā 10. sadaļā, brīdī, kad tiek ziņots par konkrētu alternatīvu aviācijas degvielu un tās veidu, šie te akti nedrīkst tikt ievadīti manuāli. Tātad iepriekšējā ikgadējā emisiju ziņojuma sadaļās ir jāziņo par degvielām, kuras gaiskuģa operators patērē. Un līdz ar to šajā 10. sadaļā pēc tam, kad jūs esat ievadījuši degvielas iepriekšējās sadaļās, tad šajā ailē parādās drop-down saraksts, no kura ir jāizvēlas degviela, par kuru konkrētajā brīdī tiek ziņots. Līdz ar to tad, ja tas netiek izdarīts pareizi, un ja šī degviela degvielas nosaukums tiek ievadīts manuāli, nevis no drop-down saraksta, kurš izveidojas no iepriekš ziņotajām degvielām, tad 10B, kas ir pieteikums FEEDS atbalstam, neparādās šī nepieciešamā informācija, kas ir saistīta ar šo atbalstu FEEDS degvielu izmantošanai. Un līdz ar to šī veidlapa nav pilnībā funkcionējoša. Tas būtu. Un tad pēdējais punkts šajā šeit arī mēs no prakses šo stāstam, jo, teiksim, šajā ikgadējā emisiju ziņojumā ir šī pieteikums FEEDS atbalstam, un tajā ir obligāti jānorāda, ar sarkano apvilktajā ir jānorāda, vai jūs atsakaties no FEEDS atbalsta, vai arī neatsakaties no tā. Tātad, ja jūs šajā ailītē norādat false, tad gaiskuģa operators norāda, ka tas vēlas saņemt FEEDS atbalstu. Un pretēji tam, ja jūs atķeksējat true, tad visticamāk tas ir saistīts ar to, ka ziņošanas gadā jūs neesat izmantojuši FEEDS degvielas, un tādējādi arī nevarat pieteikties atbalstam, bet obligāti tad šajā emisiju ziņojumā tāpat ir jānorāda, vai operators piesakās atbalstam vai atsakās no tā. Un ja šīs degvielas netiek izmantotas, tad ir jāieteksē true, lai tad arī šī veidlapa būtu pilnībā funkcionējoša. Pāriesim pie nākamās sadaļas, īsi pastāstīšu. Alda, lūdzu. Es atvainojos, mēs pirms šī semināra nosūtījām 3 jautājumus konkrēti par to SAF ziņošanu. Jūs saņemat mūsu to e-pastu ar konkrētiem jautājumiem? Jā, e-pasts ir saņemts, un arī nedaudz uz prezentācijas beigām ir tad arī iekļauts atbildes uz jautājumiem. Skaidrs, tad tagad es neuzdošu, tad pēc tam mēs izrunāsim. Jā, līdz tam tiksim, un tur arī slaidiņš ir. Jā, super, paldies jums liels. Jā. Ok, jā, tad
Tālāk par šo korsiju sistēmu, tāds īsts ieskats, ar lielāko daļu no šī esam pazīstami. Tātad korsijā šī sistēma līdz 2023. gadam bija brīvprātīga, un arī šajā ziņošanas periodā, un tad no 2027. gada tā ir saistoša visām valstīm. Un tad tā nosaka pienākumu izlīdzināt, jeb offsetot, angliski runājot, emisijas. Tās ir emisijas, kas nav saistītas ar ETS. Jā, tad iepriekšējā ziņošanas periodā nebija nepieciešams kompensēt emisijas. Jā, un tad šī sistēma ir attiecināma uz lidojumiem no un uz trešajām valstīm. Jā, tad par ETS lidojumiem nav jāpilda šīs saistības. Un katru gadu līdz 30. novembrim tad mēs informējam gaiskuļu operators par izlīdzināmo vienību skaitu, bet tā ir tikai informēšana, un šī pati izlīdzināšana notiek ik pēc 3 gadiem, un tad 2027. gada novembrī mēs informēsim gaiskuļu operators par to izlīdzināšanas prasībām. Un tad arī ir publicēta regula 2024/1879, kurā tiek izklāstīti noteikumi, kā tad šī ETS direktīva ir piemērojama attiecībā uz korsiju. Jā, kā jau minēts, tad mēs līdz 30. novembrim informējam par izlīdzināšanas vienībām. Par katru gadu atsevišķi šī izlīdzināšana nav jāveic. Un jā, tad 2027. gada novembrī tiksiet informēti par periodu izlīdzināšanas prasībām, un tad līdz 2028. gada 31. janvārim ir jāveic šī izlīdzināšana. Jā, tiek aprēķināts ikgadējās vienības uz noteikto periodu, un tad arī sīkāk noteikumi par to, kāds ir šis bāzlīnija periods, kāds tas bija iepriekš, un tad tagad šīs kopējais bāzlīniju periodam samazinās kopējais emisijas skaits, tad šis būs 85% no 2019. gada CO2 emisijām. Un jā, ja šo vienību skaits nav 0, tad gaiskuļu operators iesniedz apstiprināšanai verificētu ziņojumu kopiju ar to, ka emisiju vienības ir izlīdzinātas. Jā, tad vēl nedaudz par ne CO2 aviācijas ietekmi, kas ir jauna lieta, kas ir no 2025. gada 1. janvāra. Tad kad gaiskuļu operatoriem bija jāsāk veikt ne CO2 aviācijas ietekmes monitoringu. Šobrīd tas attiecas uz lidojumiem Eiropas ekonomiskajā zonā un uz Šveici un apvienoto karalisti. Par pārējiem lidojumiem un pārējiem maršrutiem jūs varat monitorēt ne CO2 ietekmi brīvprātīgi, un no 2027. gada tā attiecās uz visiem maršrutiem. Un 26. februārī pagājušo gadu tika publicēta monitoringa plāna veidlapa, kurā tad tika iekļauts arī ne CO2 aviācijas ietekmes sadaļa, kura tad arī ir obligāti jāizpilda. Jā, tad jums ir jānosaka tur monitoringa un ziņošanas tvērums, aprēķinu rīku izvēle, kas būs NEEDS, visticamāk, un šī aprēķina metode. Būtībā gaiskuļu operatoriem, kuri nav mazie emitētāji, saskaņā ar monitoringa un ziņošanas regulas 55. pantu, viņiem ir jāizvēlās šī C aprēķina metode, kas ir uz laikapstākļu balstītiem datiem. Un D ir vienkāršota pieeja, kuru var lietot mazie emitētāji. Un jā, izšķirās tie 2 datu veidi, kas ir primārie, kurus jūs piefiksējat paši un monitorēt, un sekundārie, kurus nosaka NEEDS. Jā, un NEEDS šī sistēma būs pieejama jau pavisam drīz, apmēram mārta vidū, taču, kamēr nav pieejams NEEDS, gaiskuļu operatoram saskaņā ar monitoringa ziņošanas regulas 68. B pānta 6. punktu
ir jāmonitorē lidojuma informācija un gaisa kuģa parametri. Un šī ziņošana vēl nav jāveic, un tad, kamēr šī NICS sistēma nav pieejama, šo aprēķinu gaisa kuģa operators veids vēlāk, tad, kad NICS sistēma ir pieejama. Jā, tad sīkāk nedaudz par NICS pārāk dziļi neiedziļināšos. Šeit vienkārši informācija pierakstīta šīm te informācijas vajadzībām, bet jā, tas ir komisijas nodrošināts IT rīks, ar kuru tad ir plānots, ka tiek veikta, jau arī testa vidē tiek veikta ziņošana, monitorings un verifikācija par emisijām, kas nav saistīts ar CO2 emisijām. Tur tiek optimizēti šie te procesi un lielā mērā NICS sistēma savā ziņā arī automatizē šo te ziņošanu par ne CO2 emisijām, maksimāli vienkāršojot to un ņemot datus no vairākām datubāzēm, kas ir kurās ir pieejami laikapstākļu dati un tā tālāk. Jā, un tad šeit šī sistēma tad palīdz gaisa kuģa operatoriem sekmīgi ziņot par ne CO2 ietekmi, un tajā tiek arī uzglabāti visi šie dati. Jā, kā jau minēju, tad šī sistēma ir pieejama šobrīd jau testa vidē no 30. septembra pagājušā gada. Šeit arī iekļauta saite, un šobrīd arī jūs varat pieteikties NICS izmantošanai testa vidē, un ir izveidota šī lietotāja grupa NICS izmantošanai, kurai jūs varat pieteikties, izmantojot apakšā redzamo saiti, vai arī noskanējot QR kodu, kas arī redzams šajā te slaidā. Jā, tad šeit arī ieskatēsim vairāk, šīs aktualitātes, kas šobrīd ir ETS aviācijas sektorā. Tuvākajā laikā tiks grozīta, jeb vērta vaļā šī lielā ETS direktīva 2003/87 EK, un šobrīd jau aktīvi norisinās ekspertu līmeņa diskusijas darba grupās par iespējamiem direktīvas grozījumiem. Attiecībā uz šo aicinu arī gan verificētājus, gan gaisa kuģa operators droši rakstīt mums saistībā ar varbūt kaut kādām vēlmēm vai nepilnībām pamanītām vai kaut kādiem iztrūkumiem, kurus varbūt jūs vēlatos redzēt izmainītus saistībā tieši ar ETS direktīvu. Jā, pavisam nesen tika izveidota arī jauna ikgadējā emisiju ziņojuma veidlapa, par kuru jau runāja Māra, un arī šī veidlapa tagad ir publicēta gan Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapā, gan arī Eiropas komisijas mājaslapā zem monitoringa un ziņošanas regulas dokumentācijas šīm te vadlīnijām, atbalstošajiem dokumentiem un veidlapām. Jā, ir arī atjaunotas monitoringa un ziņošanas vadlīnijas gaisa kuģa operatoriem, šis te guidance document number 2, pēc kuriem jāvadās, lai sekmīgi aizpildītu monitoringa plānu, ikgadējo emisiju ziņojumu, un arī šīs veidlapas ir pieejamas Klimata un enerģētikas ministrijas un Eiropas komisijas mājaslapās, un arī veidlapas tika izsūtītas e-pastā. Ir sagatavotas arī pagājušā gada februārī jau minētās vadlīnijas par ne CO2 emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju, un arī detalizēti aprakstīts, kā norisinās šī ne CO2 ziņošana pirms šis NICS rīks tiek padarīts par pieejamu. Jā, un oficiāli. Un pavisam svaigi 5. februārī, pavisam nesen, tika organizētas mācības par šo ne CO2 monitoringu, ziņošanu un verifikāciju. Pieļauju, ka daži no jums jau tajās piedalījās, bet ja nē, tad
ieraksts un prezentācijas ir pieejams šeit pašā prezentācijā, ir arī saite, kur jūs nonāksiet Eiropas komisijas mājaslapā, kurā tad arī varēsiet iepazīties gan ar prezentāciju, gan ar mācību ierakstu. Jā, tad arī saistībā ar FITS regulas 8. pantu arī Eiropas komisija ir izstrādājusi vadlīniju dokumentu par šiem te redzamības kritērijiem, kas varētu būt noderīgs tiem gaiskuģu operatoriem, kuri plāno saņemt FITS atbalstu. Un jā, tad 2028. gada martā tad arī NIC 3. versija būs pieejama gaiskuģu operatoriem, lai ziņotu par ne-CO2 ietekmi. Šobrīd jā, tā ir testa vide, taču jā, jau pavisam drīz tad rīks būs pieejams. Un jā, nu tad aktuālais Latvijas līmenī mūsu jau minētie grozījumi likumā par piesārņojumu, kas ir spēkā no 18. oktobra, kuros esam ilga un smaga darba rezultātā esam beidzot šos nepieciešamos direktīvas, ETS direktīvas grozījumus iekļāvuši nacionālajā likumdošanā. Un jā, protams, no tā izrietošie ministru kabineta noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Jā, un šīs tad arī būtu tās aktuālākās lietas. Jā, tagad pārēsim pie pašas pēdējās sadaļas, kurā pieskarsimies iesūtītajiem jautājumiem, un tad mēģināsim uz tiem atbildēt. Jā, tad tika iesūtīts jautājums par to, kā precīzi aprēķināt proporcionalitātes faktoru FITS degvielām, kas ir saistīts ar 54a pantu monitoringa un ziņošanas regulai. Tātad, jā, pastāv šeit divi veidi, kā attiecināt FITS degvielu uz lidojumiem. Tātad viens no tiem ir, ja ir iespējams fiziski šo FITS degvielu attiecināt uz lidojumu, tātad, ja ir iespējams pierādīt, ka degviela ir uzpildīta pa taisno gaisa kuģī, tad šo iepildīto FITS degvielu var attiecināt uz lidojumu un arī atlikušajiem lidojumiem proporcionāli, kas tiek veikti izmantojot šo gaisa kuģi. Taču, ja šo FITS degvielu nav iespējams fiziski attiecināt uz konkrētu lidojumu, kāds visticamāk ir arī jūsu gadījumā, atvainojos. Jā, tad šajā gadījumā, ja nav iespējams šo degvielu attiecināt uz lidojumu, tad ir jāpiemēro proporcionalitātes faktors un ikgadējā emisiju ziņojumā, kā arī atjaunotajā vadlīniju dokumentā numur 2 par monitoringu un ziņošanu gaiskuģu operatoriem ir sīki aprakstīta formula, kā šis proporcionalitātes faktors tiek noteikts. Šis sanāk, kad visu iegādāto FITS šajā gadījumā jūs attiecināt tikai ekskluzīvi uz ETS lidojumiem nevarēsiet, bet ir tad jāpiemēro proporcionalitātes faktors, kas atbilst tam daudzumam, kas ir ETS lidojuma emisijas no visu lidojumu emisijām no šī konkrētā lidlauka, vai lidostas. Tātad, respektīvi, piemēram, ja jūs esat iegādājušies 100 tonnas ar FITS atbilstošu degvielu un, teiksim, jūs veicat lidojumus no lidlauka, un viss kopējais lidojumu skaits ir, teiksim, pavisam vienkāršoti 100, un no tiem lidojumiem, no šīm emisijām, kas ir radīts no visiem lidojumiem, kopējās emisijas ir, teiksim, 100 tonnas CO2, un ETS lidojuma emisijas no tiem ir 80 tonnas. Tātad tajā gadījumā ir jāpiemēro proporcionalitātes faktors, kas nosaka, ka šī FITS degviela tiek izmantota ETS lidojumiem 80% apmērā. Tātad
atbalstu varēsiet iegūt par 80% no visa iegādātā feeds, kas ir, 80 tonnas. Jā, tas nozīmē, ka šo te degvielu šo te degvielu, kā saka, var proporcionāli piemērot tikai proporcionāli tā, cik tālu ir šis te emisiju proporcija ETS emisijas no visām emisijām, kas ir radītas no konkrētā lidlauka. Un tad nedaudz sīkāk arī par jautājums par emisijas faktoru aprēķināšanu. Tam jau arī nedaudz pieskārās Māra, bet emisijas faktori fosilajām aviācijas degvielām ir noteikti monitoringa un ziņošanas regulas 3. pielikuma 1. tabulā. Tie arī tad automātiski ielasās ikdējā ziņojuma veidlapā. Un alternatīva degviela, kas ir biodegviela, šī sintētiskā mazoglekļa degviela vai arī citas šīs alternatīvās aviācijas degvielas, kas atbilst feeds nosacījumiem, tās visbiežāk jums būs ar nulles faktoru un tās atbilst RED 2 nulles faktora kritērijiem. Un tad, ja šī alternatīvā aviācijas degviela nav kāda no minētajām, tad tās emisijas faktoru iegūst, izmantojot monitoringa un ziņošanas regulas 32. pantu. Un arī, ja ir saņemts kompetentās iestādes apstiprinājums, tad šīm degvielām emisijas faktoru var arī atvesināt no iegādes dokumentiem, ko nodrošina degvielas piegādātājs. Un tad tas ir pieejams tad, ja nevar piemērot šos jau iepriekš norādītos emisijas faktorus. Un vēl bija viens jautājums saistībā ar ikdējā emisijas ziņojuma 11. sadaļu, kas saucās pielikums, un tajā ir jānorāda informācija par lidlauku pāriem, starp kuriem tiek veikti lidojumi, un tad attiecīgi arī degvielu, kas tajos tiek izmantota. Un tad ir jāizveido lidlauku pāris, kas ir viena virziena. Tātad viens lidlauku pāris ir, piemēram, gan Rīga Viļņa, tas ir, viens pāris, un tad Viļņa Rīga ir atsevišķs vēl viens pāris. Starp šiem diviem šajā maršrutā tad ir arī jānorāda kopējais lidojumu skaits starp šiem diviem lidlaukiem. Un ir jānorāda patērētais degvielas daudzums katrai degvielai atsevišķā ALE. Kā jūs redzat piemērā, kad ir fosilā aviācijas degviela un kāda alternatīvā aviācijas degviela. Un tad tiek katrā ALE atsevišķi norādīts, cik daudz šī degviela ir izmantot. Šeit atšķirās tas, ka ir jānorāda degvielas daudzums, kas tiek patērēts maršrutā. Nevis emisijas, kas rodās no šo degvielu patērēšanas. Un tad šīm kopējiem ziņotajiem daudzumam būtu jāskrīt ar 10. sadaļā ziņotajām alternatīvajām aviācijas degvielām. Šis ir nepieciešams, lai varētu noteikt, lai komisija varētu redzēt katram šīm maršrutam šo maksimāli atļauto, vai šis degvielas sajaukums atbilst šīm maksimāli noteiktajām vērtībām, cik no degvielas drīkst būt SAF vai feeds. Tūlītās pārēsim pie jautājumiem, bet tad pēdējie slaidi ir šie saīsinājumu slaidi, kur ir norādīti minētie saīsinājumi, un tad to nosaukums latviski un angliski. Un tad vēlos pateikt jums visiem paldies par uzmanību, par klausīšanos, un paldies!